Kāzu čats. 3. epizode. Kāds fotogrāfs? Oļegs Gleiznāns, Bucis fotografija. Oļegs Gleiznāns? Jā. Pirmo reizi dzirdu kaut ko tādu. Labi, Dzirdējis esmu tikai Bucis fotografija. Labi, Oļegs Bucis fotografija. Tā būs vieglāk atcerēties. Nu, īstā, 2 vārdos. Jā. Kas ir Bucis? Es. Tev ir iegūta... Klička? Iesauka, jā, tu esi dabūjis laika gaitā, un tā man ir atpazīts cilvēki. Es ceru, ka tas nav saistīts ar tavu matu sakārtojumu, ne? Ka tu neesi bijis viši balava, ne? Kas nav puci visi vienkārši cilvēki. Nē. Tu esi cilvēks, kurš prot savu darbu izdarīt, kā nobildēt īstajā brīdī, kā buci uztaisīt, vai ne? Jā, tieši tā. Ok. El, pastāst par šodienas scenāriju? Jā. Par fotografēšanos, par kāzām, par labām, sliktām lietām, pieredze, izgāšanās, ieteikumi. Pāris vārdos īsumā tas būs šodienas scenārijs. Okay. Sākumā noteikti pastāst pāris vārdos, cik tev ir liela pieredze un ko tu piedāvā vispār jauniem pāriem. Nu, noraklamē sev tā riktīgi. Ko es piedāvāju, tas ir redzams bildēs. Piedāvāju pilnas kāzas dienas un nepilnas kāzas dienas. Fotopakalpojumus. Akšie mākslinieki, ne? Viņi tik, tas ir tik introverti, viņiem tik grūti ir sevi reklamēt, sevi stāstīt, ka es taisu fantastiskas bildes. Tas ir, jūs kaifosiet. Jā. Pārsvarā, ko mēs fotografi piedāvājam? Bildes, parādīt emocijas, parādīt smuku kāzu reportāžu. Sākot no ģērbšanās līdz nakts melnumam. Jā, līdz kāzas tortē, ja tā ir paredzēta naktī, vai līdz mičošanas rituāla. Ir to bijuši kādas kāzas, kur to saka, jau negribu palikt pa nakti arī fočēt līdz 4 rītā? Ir bijušas. Un kā palika? Nē, līdz 2 naktīm ilgākais bijis. Tad vairs nav viens seju, ko fočēt. Jā, tad baigā iega nav vairāk to bildēt, jo tās bildes pats saprot. Sievas tēvs bez krēklu. Make-ups ir izkusis. Jā, un atdodas pie bāra jau, ne? Pie mums. Jā. Ir, protams, piedāvājuši tur palikt ar viņiem, bet kopā, bet es vienmēr atsakos, jo tā ir mana kāzu fotografa reputācija, un es baigi skatos. Jā. Tev, man liekas, arī ļoti bieži iesaka visās kāzas grupās, ne? Es vismaz skatos, ja Facebookā visur to es vienmēr ieteiktu. Ir plašs paziņu loks, plašs klientu loks arī, un cilvēki, ar kuriem kāzu sfēras darbinieki, ar kuriem es arī sadarbojos, un viena no tiem, protams, esiet arī jūs. Mm-hmm. Mums bija iepriekšējā podcasts, 1. 2. sezonā ar viesi no Dabaicēna, un viņa ļoti sirsnīgi ieteica tevi. Un ieteica tevi vienu iemeslu dēļ, jo tu esi cilvēks, kas prot atvērt pāri. Tas nozīmē, ka nekurš prot fotografēties, bet tu proti cilvēkus atvērt tā, lai viņi to izdarītu. Pastāst par šo mazliet vairāk. Kas ir tas, ko tu dari? Kas ir nepieciešams pārim, lai viņš tā kā izprastu? Kas ir jādara vispār, lai fočētos? Es saprotu, katram pārim, katrs mēs esam savādāks cilvēks, un emocionālāks vai ne tik emocionālāks. Un katram cilvēkam vajadzīga sava veida pieeja. Citam vairāk vajag laika, lai izrunātos, kā ar viņu strādāt un viņu vēlmes un vispārējo. Citam vajag mazāk laika, bet par kā cilvēku atvērt, tur ir, tas ir darbs sākumā tā ir komunikācija, pēc tam tas viss notiek procesā rīta daļā, kad tu sāc bildēt detaļas, bildēt līgavu, un tev ir izveidojis kaut kāda saikne jau, bet bieži vien tas ir izveidojies, kontakts pirms kādas fotosesijā, ja? Un tie pāri, kuri nav bildējušies iepriekš, vai viņi nejūtas droši kameras priekšā, tad vienmēr ir opcija, izmēģināt kāzas fotosesijā, mazliet, lai saprastu, kā un ko darīt kāzās. Pirms kāzas fotosesijas. Es ar pirmo reizi dzirdu par tādu. Nezināju, ka tādas ir. Mēs ar reāli lauku cilvēki ļoti daudz ko nezinām. Es vispār labprāt nefotografētos. Ja es fočojos, tad parasti stāvu tā. Viss. 90 grādos. Pastāst, kas ir pirmskāza fotosesija? Pirmskāza fotosesija ir
domāta pāriem, lai viņi brīvāk justos kāzu dienā, lai viņi tā kā spētu atbrīvoties un savu veidu iepazīšanās ar fotogrāfu. Lai mēs esam vairāk, tā kā jau tā kā, lai es neesmu svešs viņiem un kāzu dienā viņiem tā kā brīvāk un bez stresa ar maniem justies labāk. Lai jūs jau būtu draugi mazliet, vai ne? Mazliet sadraudzējušies, jā. Okay. Jo tas ir, man šķiet, tas, par ko arī Svets stāstīja, ka jūs jau esat tā kā tuvi cilvēki, draugi un uzticaties. Jā, bet bieži vien ir bijis tā, ka tiem ir, kad tu iepazīsties ar pāri tikai kāzu dienā. Un tad ir bijis savādāka pieeja. Tad tu tā kā pirmās stundas saproti, tev pašam ir jāiepazīst tie cilvēki un jāskatās, ko ar viņiem var izdarīt, cik viņi daudz atvērti, uz ko viņi būtu gatavi. Un tev tas ir pašam jāsaredz un tev jāmēģina to paveikt ar komunikāciju. Un līdz tai fotosesijai, neatkarīgi cikos viņi ir pēc ceremonijas, starp 2, 4 vai starp 3 un 5, ja, tad tu skaties un tā kā sarunas laikā tu arī piedāvā viņiem kaut kādus variantus, kas viņiem piestāvētu. Visdrīzāk tās ir bildes kustībā. Mēs ejam, bildējam, kustamies. Es viņiem lieku kaut kādus konkrētus uzdevumus tā, lai viņus nemulsinātu, lai viņi nestāv vienā kaut kādā konkrētā punktā, bet mēs kustamies un viss tāds notiek tādā pašplūsmā. Lai nav jāpozē tīri, ja, lai normāli dabīgas bildes tādas, protams, arī ir bildes, bet bieži vien tas notiek pašplūsmā, lai viņas ir dabīgas kustībā un tā. Oļeg, es tev gribu uzprasīt vienu jautājumu. Neapstrādātas bildes. Vai viņas vajag sūtīt pārim? Vai nevajag? Vai vajag sūtīt tikai apstrādātas bildes jau līdz galam končs? Es parasti neapstrādātas bildes nesūtu zaļos RAW failus. Es izšķiroju tās bildes smuku kāzu stāstu reportāžu, kuras es apstrādāju un nosūtu jauniem pārim. Okay. Plus es izvēlos 15-20 top bildes ar padziļinātu māksliniecisku apstrādāju, un tās ir arī pievienotas galerijai, plus arī melnbaltās fotogrāfijas kā dublikāts atsevišķiem emocionāliem kadriem, momentiem, piemēram, no pirmās dēļas vai no kaut kādiem momentiem, kur ir nolasāmas emocijas. Es saprotu, ka tu tajā visā iekšā ej mazliet dziļāk, nevis tikai profesionāli acis, ka šis būs skaists uz bildes, bet es šeit redzu sajūtas, un šī bilde varētu būt emocionāli svarīga arī bez krāsa, ne? Jā, jo reizēm ir tā, ka melnbaltā bilde ir spēcīgāka par krāsaino un vieglāk nolasās emocijas tieši no melnas un baltas. Uzreiz pateikšu, mīļie draugi, melnbaltās bildes neliekat Facebookā. Tu tikko kā ieraugt, uzreiz sirds saraujās, liekas, ka bļāviens. Un tad tā kā izlasa, nē, viņš ir dzīves, tikai, yes! Šito nedariet, jā, tās melnbaltās bildes, lai paliek jūsu ģimenes arhīvam, vai ne? Saviem privātajiem lietām, kas ir tiešām, kur ir dziļas emocijas. Bet tā kā melnbaltās bildes parādās kaut kur sociālajos tīklos, atgādina kaut ko. Ja ir uzfočēta tāds portretiņš. Nelāgi, jā. Bet ko tu domā par to? Es esmu redzējis daudz, kas sūdzās fotografi, kad viņu bildes saliek visādus filtrus iekšā un tad liek Instagramos. Tu to pamani un tev tas besī vai tas tā ir ikdiena? No savām bildēm es neesmu manījis, ka pāri manām bildēm manai apstrādē liek pāri kaut kādas filtrus, bet agrāk no kaut kādas fotosesijas, neminēšu gadu, ir bijis, jā. Kad uzliek kaut kādu melnbalto pa virsu vai sēpiju, un tad tu domā priekš kam un tā. Bet kāzu bildēm neesmu manījis, ne. Mīļie draugi, Oļegs ir izaudzis, ne? Viņš ir kļūst par tādu profesionālu, ka nav ko pielikt vairāk, ka ChatGPT saka, ka ne, te viss ir kārtībā. Vai ne? Jā, tā kā puisis ir līmenī. Nu, kāds puisis vecis. Jā, labi, par apgaismojumu pastāst. Cik svarīgs ir apgaismojums gaisma pasākumā kāzās? Dienas vai vakara daļa? Jebkurā daļā. Tu esi kāzās gan dienas, gan vakara daļā, visticamāk, vai ne? Nu, ir dažādas kāzas, es saprotu. Dienas laikā jau mēs labi zinām, ka to regulē laikapstākļi un saule. Un vispār diena kā tāda, daba regulē. Te vairāk ir jāstāsta laikam tieši par vakara daļu. Apgaismojumam ir nozīme, protams, lai radītu noskaņu, lai radītu smukus gaismas efektus, bet, protams, ka man ir kaut kādas savas gaismas līdzi, kad es piegaismoju vakara daļā, kad ir
vakar aktivitātes dejas un pirmā deja, bet tur es skatos katrā konkrētā vietā. Protams, ka ir savs apgaismojums, un, lai radītu to noskaņu, mēs daudz ko izrunājam ar jauno pāri. Un, protams, ka visas tās nianses ir ļoti svarīgas. Jā. Kāpēc es to minēju? Jo man svaigi atmiņā stāv no mūsu paša pirmā, otrā sezonas podkāsta Viesnam Dabaicēni. Saimniece Sveta teica, ka vienīgais, kurš prot manu viesnam nofočēt, ir buts. Un tāpēc, ka tur ir vajadzīga tā īpašā romantiskā gaismas atmosfēra. Ko tas nozīmē, ko viņi ar to domāja un kā tu to panāci? Kāpēc citiem tas nesanāk? Kāpēc nesanāk? Droši vien, ka sanāk. Tāpēc, ka es esmu daudz strādājis tur. To viņi minēja, jo biežāk strādā, jo labāk sanāk? Jā, es esmu sapratis kaut kādus punktus, kā labāk bildēt, kādas gaismas, kur salikt un kādas iestatījumus. Un, protams, ka tas apgaismojums viņiem ir arī ļoti smuks ārā salikts, kad ir, pieņemsim, brīnums vecīšā alēja vai mičošana. Tad es tā kā iepraktizējies, ko tur vajag un kā nolikt jauno pāri un no kāda leņķa. Pieņemsim, ja ir kaut kādas darbības paredzētas, tad tur ir diezgan viegli strādāt, jo arī, kā saka, saimniece ir papildinājusi kaut kādas gaismas avotus, un tāpēc, tur ir diezgan izdomāts viss. Kas būtu pārim tāda lieta, par ko viņam būtu visvairāk jāstraucās? Saprot, par gaismām viņš nestraucās, jo gaismas jau viss savedīs, bet izvēlēties fotogrāfu, kas ir tie jautājumi, kas jājautā fotogrāfam, lai zinātu, ka viņš tiešām māk bildēt un ka viņš tev neapčakarēs. Pirmais, pēc kā jau, protams, pāris izvēles fotogrāfu ir viņa bildes. Bet tur jau arī var aizsūtīt jebkādas bildes. Tu arī, jā, bet otrs ir, tā ir komunikācija, jā. Tā ir komunikācija ar konkrēto personu. Ļoti svarīgs ir tas connections starp jauno pāri un fotogrāfu kā cilvēku. Un arī, lai realizētu kaut kādas idejas un sadraudzētos tā, lai tas pāris justos brīvi tavā priekšā, ir arī jāsadraudzējas. Jā? Un jāņem mani ieteikumi, jāstrādā abām pusēm, respektīvi. Jāņem mani ieteikumi un arī viņiem ir jāizpilda tie ieteikumi. Jā? Bet nav tur jāprasa kaut kāda tev tur kamera, lai zinātu, ka man būs tur labas bildes, vai es nezinu, cik tev kameras būs līdzi, vai tādas lietas. Nē, tas nav tik būtiski. Protams, ka tu ar vienu kameru nebrauks kāzas bildēt, bet tev jābūt rezerves tehnikai vienmēr līdzi. Tad, ja kāds saka, ka nav rezerves tehnika, tas varētu būt pirmā zīme, kad varbūt šo fotografu nevajag izvēlēties. Es noteikti teiktu, ka jā, jo fotografu ar vienu kameru izvēlēties, tas būtu baigais risks, ja pieņemsim, pēkšņi nomirs slēdzes fotokamerai vai notiek kaut kāds defekts, un tad nav rezerves opcijas vairs, jā, paliek tikai telefons, jā. Ok, tad vienu ieteikumu mēs dabūjām. Bet mēs tagad nonācām pie slēdža, kurš ir sabojājies. Izstāst varbūt savu trakāko brīdi savā karjerā. Vispār, ko tu vari atcerēties? Kādi lielākie sūdi bijuši? Tā kā, tagad tu jūti, ka tagad būs dīvaini. Tādi lieli sūdi nav bijuši, bet ir bijis viens gadījums, kad fotogrāfu uzdāvina kā dāvanu, un jaunais pāris par to nav zinājis. Ka vispār būs fotogrāfs un bildēsies, jā? Ka viņiem būs jābildēs, ka viņus bildēs. Un, tur bija diezgan pagrūti. Tas, protams, bija jau gadus kādus 7, 8 atpakaļ. Un pēc tā laika es vairāk neparakstos uz neko tādu, jā, jo man vienmēr patīk sakontaktēties ar jauno pāri. Bet kur bija case pastāst? Bija kaut kāds šoks vai kas, vai nepatika, vai tu dzini ārā, vai kas? Ārā nedzina, bet viņiem nepatika. Viņi nevarēja pierast. Viņi negribēja, viņi griezās nost. Un pēc tam jau, protams, viss aizgāja, ka viņi tur iezēra nākamā glāzītes, jā, bet sākumā bija tā, kā bija, jā. Un viņi bija baigi pārsteigti, un sākumā likās, ka no vedēja puses tā dāvana likās, nebija diezko iepriecinoša. Kā tu esi nodrošinājis, es saprotu, ka tev tā nav gadījies, kā tu esi nodrošinājis to, ka tev nav pazudušas bildes nevienā pasākumā? Man ir vairāki cietie diski. Es par to vienmēr domāju. Tu tā atmiņas karta var kaut kur pazust, izkrist, nezinu, uzlīt kaut kas, un viss tev viss pasākums ir vējā. Nē, katrā fotoaparātā ir 2 atmiņas kartas. Jā, divas atmiņas kartas katrā fotoaparātā. Jā, un ja ar vienu atmiņas karti, piemēram, kaut kas notiek, vai viņa tur izbeidzās kaut kādā veidā, kas man par laimi pagaidām nav gadījies, tad vienmēr ir kopija numur 2. Es to pat nezināju. Jā. Interesanti. Kā tā laba atbilde.
kaut kur vēl biju dzirdējis tādu lietu, ka tu fočē un uzreiz tās bildes iet kaut kādā mākonī un uzreiz viņas var redzēt kaut kur Tu, man liekas, pa daudz iPhone spēlē. YouTube. Jā, tas arī ir, bet man viņš nav pieslēgts. Ne, man ir. Šeit cilvēks, kas paļaujas uz tehniku un dara Es to viņas- visu pareizi. Viņam ir divas cietē. Viņam nepietiek to, ka viņš pats izstāsta pēc cieta. Viņam vēl 2 cietie ir mugurnē. Nē, es viņus pēc tam salieku mākonī, protams, atsevišķā, lai tas ir bijuši gadījumi, kad klients vienkārši pēc 5 gadiem raksta, ka viņam ir nodidzis dators vai pazudis cietais disks ar kāzu bildēm, un vienmēr tās bildes var pie manis dabūt. Cik tu prasi par to? Necik. Es tieši Necik? neprasīju. Ne. Nopietni. Nē. Tev vajadzēs nimfu uzlikt. Un tā ir gadījies reizes 10. Es pateikšu, bet šogad 2 reizes no kaut kāda 21. gada kāzām prasīja, lai es atsūtu vēlreiz bildes. Viņiem jau nebija cerība, bet tomēr cerība pēdējā bija pie manis. Tas ir īstenībā tik forši, kad ir tik atbildīgs cilvēks, kas domā par to. Viņš īstenībā par to maksā ar savu naudu. Ar saviem līdzekļiem Viņam ir maksā par to, mēneša lai maksa, jums jā. būtu jūsu backups. Un tas, man liekas, ir vēl viena forša lieta, ko paņemt šeit smadzenēs, paturēt, vai ne? Ka cilvēks domā par jums ne tikai tajā dienā, kā jūs safačēs, ne tikai tas, ko jūs dabūsiet tajā brīdī, bet viņam ir padomā vēl viss kaut kas vairāk. Kā pasargāt jūs, man liekas, ļoti forši. Ja jau sākam runāt par naudām, tu zini man jautājumu, cik maksā kāds fotografs. Es domāju, tu prasīsi, cik tā naudas līdzi ir. To pēc tam. Okay. Cik Kad maksā beigsi- kāds fotogrāfs? Nu, pilnas dienas. Jā, pilna diena no sākam. Es tev varu pateikt vidēju summu, kas ir 10-12 stundu darbs. Pie manis izmaksā 950 līdz 1050 eiro. Jā. 950, 1050. Nu, 1000 eiro pēc Tas Jā. tā novirze nav liela, tad 1000 eiro Jā, liekam. bet tas ir atkarīgs no stundām. Jā. Un atkarīgs no tā, cik sākas kāza rīts. Jo varbūt, ka kāza rīts sākas 10, 11 no rīta. Ir bijuši gadījumi, kad kāza rīts sākas 7 no rīta. Jā. Jā. Mīļās dāmas, kāzu rīts 7 nav laba ideja. Kāpēc? Vai ir laba ideja? Ir laba. Šad tad jau vajag arī, kā saka, agros rītus. Nu tā, lai jā. tu varētu to balīt neizbaudīt, lai tev miegs nāk. Man nenāk miegs. Ne. Nē, viņai. Viņai Viņa noteikti 7 nāks miegs. ceļās, un lai visu to dienu pavadītu, pēc tam, man liekas, viņa tur 11, 12, 1. Viņa tur vispār jau pilnīgi gatava, ne? Nu, jā, viņi ir saguruši. Un īpaši, ja pieņemsim, ir karstais laiks ārā, kad ir vasaras vidus, tad tas baigi traucē. Jā. Bet tagad jau cilvēki ir kļuvuši tā kā apdomīgāki, gudrāki. Un parasti tas kāzu rīts sākas pēc 10, 11, un ceremonija ir plus mīnus vidēji 2. Tad tur viss ir super. Okay. Viens mans jautājums tāds. Visbiežāk šobrīd notiekās tā ceremonija. Tad jaunais pāris kopā ar viesiem tur kaut ko atzīmē. Pirmais šampis, tur piramīda vai neiēd uzkodas. Jaunais pāris dodas fotosesijā, kur tu brauc līdzi. Visi viesi dodas uz viesunām. Tur kaut ko dara, tu nezini, ko viņi tur dara. Kopā mēs tur ar Elvu viņus izklaidējam, taisam pirmos dzērienus. Bet es esmu dzirdējis par vēl vienu variantu, ka no rīta ir fotosesija. Jaunais pāris aizbrauc, safočējas, izdara visas lietas. Tad ir laulība ceremonija. Un pēc ceremonijas visi kopā laižas balītē. Kā tev liekas, kurš ir foršāks variants? Es teiktu, kā abi. Ja ir laiks no rīta ieplānots un diezgan daudz tā laika, lai aizbrauktu uz konkrēto vietu un atrastu to fotosesijas spotu, tad kāpēc ne? Ja tā fotosesija ir 3 vai 4 vakarā un viņi ir gatavi, pieņemsim, 1 pēcpusdienā, tad to reāli var realizēt. Bet tas ir reti gadījumi, kad tā ir. Jā. Un man ir bijušas, laikam, šogad tādas 2 kāzas, kur bija fotosesija pirms ceremonijas. Jā. Kas vispār ir trendā tagad? Šogad, nākamgad fočēties kaut kādas pavērsienu. Ir kaut kas tāds, kas liekas tev, katrā kāzās tagad šito grib, kaut kas tāds īpašs, nezinu. Katru gadu jau kaut kas mainās. Vienu gadu tās bija, pieņemsim, drona bildes, kaut kādas aktīvās. Jā, šogad baigi daudz gribēja tās drona bildes, ka tur ir kobildes no augšas sabildētas vai līga vai nemet augšā. Citu gadu tās bija kaut kādas, nezinu, meža bildes vai dūmus vecs. Agrāk bija tur populāras, tagad viņas vairs nav tik populāras un zin kā tur. Bet vislielākais trends ir cilvēka emocijas. Tā vai tā. Jā. To neviens nepārspēs.
Kur tūplāni kaut kādas smiešanās. Vispār dzīvi cilvēki. sajūtas, jā, Dzīvi cilvēki, dabīgi cilvēki, nesamākslot cilvēki. Tas, laikam, arī manas mīļākās bildes. Tas ir lielākais. Kad es esmu redzējis sevi kā bārmeni darbībā, nevis, kad nofočāts ir mans šeikers kaut kur darbībā, bet tas, ka es smējos kopā ar viesiem, ka es dodu kaut kādu vaibu. Jā, tieši tās bildes no malas, kad viesi un pāris neredz, ka tu viņus bildē. Bet, tev jāsaprot, ka tas nebūs visu dienu, bet vakara daļā to ļoti reāli izdarīt. Jā. Bet jaunā pāra fotosesijā tur ir bišķi jāpastrādā arī. Jāpastrādā, lai tu noķertu tās emocijas un jāliek pārim kaut kādu konkrētu uzdevumu darīt tā, lai viņi izskatās maksimāli dzīvi un dabīgi. Bet tajā jaunā pāra fotosesijā tur biežāk ir kaut kādos laukos, iet kaut kādas pīlis, baznīcas kaut kādas visa veida vietas. Kas ir tāds interesantākais varbūt bijis? Vai neraksturīgākais, varētu tā teikt? Vispār daba jau visai tāda interesanta, bet neraksturīgākais, lai varētu būt nosusināts ezers. Tā kā purva ezers nosusināts, un kad visas tās koku saknes ir redzamas no augšas, kad tu lido ar dronu, piemēram. Tas bija interesanti, tur bija viņi iegulušies arī. Un visas tās plaisas no saules, kad ir sasprēgājis, kad nožūst visa gultne. Kur jūs tādu dabūjāt? Valmieras pusē. Bet ir bijis tā, ka Līgava ir gatava un vienkārši brutāli sasmērēt savu kleitu skaistas bildes dēļ. Sasmērēt dubļos nav bijis gadījums, bet peldēties jūrā, jā. Bet tas ir jau daudz. Tas ir daudz. Peldēties jūrā, jā, un Līgavains ar savu kāzu uzvalku arī sekoja līdzi. Bet tas bija iepriekš jau viņiem, viņi paši bija izdomājuši, tur nevajadzēja neko baigi. Bet tas ir bau, tas ir drosmīgi, vai ne kaut ko tādu izdarīt? Foršas bildes uzreiz. Jā, bet lielākā daļa, protams, ka grib būt sausi, skaisti, tīri, līdz viņi ierodas viesunamā un turpina, vakarā svinēšanu, ballīti. Kas varbūt ir tās lietas, ko var iekonomēt kāzās? Vai uz ko nevajadzētu iekonomēt kāzās? Drīzāk es atbildēšu uz ko nevajadzētu iekonomēt. Noteikti tas būtu smukas dekorācijas, fotogrāfs. Labs fotogrāfs. Jā. Un arī uz svinību vietu, pašu lūnu, tā kā spotu, jā, kur tu svini kāzas un... Mums vispār iepriekšējos podkāstos populārākā atbilde bija, ka vajag iekonomēt uz dekorācijām. Tas pirmais, kurš saka, ka nevajag. Jā, un starp citu tieši to gribēju arī pieminēt, ka šeit laikam tas paralēls kaut kur viežās. Pateikšu, ir tā, ka dekorācijas arī tā kā papildina mākslinieckās bildītes visu to, kopējo noskaņu. Ne tikai tavu darbu, es domāju, arī emocijas kopumā viesiem, vai ne? Jā. Tajā vakarā, kad viņi atrodas tajā vidē. Jā, bet noteikti, ka smukas dekorācijas jau nav lētas. Jā. Un ar to ir jārēķinās. Jā. Tur lielas summas parasti tiek sauktas. Jā, bet bieži vien ir tā, ka es esmu novērojis arī no vasaras kāzām, ka daudzi viesunami, tā skaitā dabaicēni, viņi piedāvā jau dekorācijas, kā saka, viesunama. Cenā iekšā. Man uzreiz ir jautājums, vai tu esi kādreiz bijis kāzās, kurās tev negribas fočēt? Tu saproti, ka ir, piedodiet, tur ir neglīti, tur ir kaut kādas, es nezinu, mākslīgās puķis uzlikts no IKEA, dažas 7 kaut kas tur, es nezinu. Man kā vīrietim grūti izstāstīt, bet... Es negribu, man ir jābildē tā vai tā, vai viņš... Jā, es saprotu, bet kad tu jūties slikti par to, ka tavas bildes iztīsies vājas? Es esmu par to aizdomājies, jā, bet tas bija arī kaut kāds gadus iepriekš, kad varbūt nav bijis tā, ka ļoti slikti, bet, kā saka, ļoti pliki, jā, un tur no dekoriem īsti nebija ko bildēt, tā kā tur kaut kādas detaļas un tā, bet tas bija samērā reti. Kad es saskāries kaut ko tādu. Jā. Es tikko biju vienā pasākumā, kur es redzu, ka galdauti ir vienkārši saburzīti. Un es aizgāju aizrādīt to viesmīļiem, apkalpošiem personālam, kas par to ir atbildīgi, kas tos galdautus klāja. Viņi saka, mums jau īsti nav laika to vairāk novērst, un mums arī nav tehnikas. Un tā. Kā tu kā fotogrāfs reaģēji uz to, ka tu ienāc viesnamā, un tur ir vienkārši saburzīti galdauti? Tur var būt skaistas dekorācijas galda. Bet apakšs ir saburzīti. Tas domāts tā kā visiem galdautiem vai konkrēti atsevišķi vienam? Nē, vienkārši visi galdauti ir saburzīts apakšs.
Ko tu dari? Vai tu vari izlabot to, vai noslēpt? Saprotu, nobildēt var vienmēr skaistāk nekā izskatās reāli. Ja? Un tāpēc var to noslēpt, protams. Mākslīgais intelekts, maģiskās otiņas ir pieejamas, kas to visu var iztaisnot. Bet ar foto to var izdarīt, izlabot, ja? Bet ar video būs pagrūtāk. Ar video ir pagrūtāk. Jā, tur nebūs nekādi Liquify tūli, nekas tāds. Ja? Cik es zinu, es esmu. Cik man ir stāstījuši, kā saka, videogrāfi paši, jā, ar ko es esmu kopā strādājis. Jā. Tāpat arī kā noklonēt kaut kādu nevēlamu personu vai, nezinu, tur mašīnu fonā, jā, bildē to vienkāršāk izdarīt, jā, un mūsdienās vēl vienkāršāk, jā, bet video to var izdarīt, bet sarežģīt. Jābūt baigam meistaram noteikti. Okay. Kā ir vēl par iekonomēšanu paturpināšu? Tagad es redzēju, populāri kļūst tie, kas ar telefoniem fočē jaunie iPhone tur. Un šitie fotografi, ko tu par tiem saki? Man arī ir. Es arī bildēju. Ar telefonu, ja? Piebildēju kaut ko klāt. Bet tas vairāk ne to, ko es klientiem atdodu. Sociāliem, ja? Jā, sociāliem kaut kādam rīlam. Bet vai tas ir variants, kur iekonomēt? Paņemt savu māsīcu ar jauno telefonu? Savā veidā ekonomija tā ir, bet vai dabūs labu rezultātu, tas ir cits jautājums. Ja? Vai dabūs tās bildes, vai... Tur droši vien atkarīgs vairāk no tā cilvēka profesionalitātes, ne? Jā, es domāju, nevis tieši no tā paša brīža, no tā telefona, bet vairāk no tā meistara, kurš redz un jūt. Saprot, ja tu gribi, lai tev uzbildē smuku reportāžu dienas garumā, tad diez vai māsītes to tev izdarīs. Atsevišķu kadru kaut kādu, droši vien, kad, kā... nezinu, mēs te šodien svinējām, mēs te bijām un mums ir kaut kādas bildes, bet svarīgs jau tas ir kopskats no A līdz Z, ja, tā reportāža, tas atspoguļo to, kā saka, pilno dienu. Ja, Man liekas, mums ir jāatgriežās, ziniet, kur vienā podkāstā, kur mēs filmējām sezonu atpakaļ, bija Jānis Fabriks DJs, ne? Un mēs vienojāmies par to, ka jebkurās kāzās skan mūzika, jebkurās kāzās ir mūzika, vai ne? Bet pareizā mūzika. Un pareizais mirklis, kad pareizai mūzikai izskanēt. Un tas ir tas pats arī par fotografiju, vai ne? Kad viņu uzņemt, kā viņu uzņemt un kā komunicēt ar cilvēku, ar kuru tu tajā brīdī sadarbojies, vai ne? Kad tu fotografē viņu, ja viņš pozē, piemēram. Tā kā, man liekas, tur ir tik daudz faktoru, ka tas, ka tev vienkārši ir labs telefons, man liekas, būs baigi grūti izslīdēt cauri. Jā. Tur ir īstenībā daudz kas atkarīgs no pašiem cilvēkiem, kas bildēs un kas ir kadra otrā pusē. Ja. Tur, kā viņi spēja atbrīvoties, kā viņi uzvedās, vai viņi ir saspringti, vai viņi ir atslābināti. Un tur īstenībā baigais darbs ar cilvēku. Ja, lai, viņu, sākumā viņam vajag laiku, lai pierastu. Ja, kamēr viņš tur... Kas saka, atverās, iegriežās tā kā vajag, un tur ir jāstrādā. Mums bija šogad foršs pasākums, kāzu izmēģinājums, kurā tu arī piedalījies. Jā. Kā tev patika? Ko tu ieguvi varbūt no tā pasākuma? Patika ļoti. Ko viņš citu atbildēs? Ieguvu jaunus kolēģus iepazinu. Protams, ka bija jaunas emocijas. Kādu līgumu dabūji arī? Kādu dabūji? Labi, tas ļoti ir labi. Jā. Okay. Bet kopumā pasākums izvērtās ļoti foršs un bija tā kā varēja nedaudz arī, kā saka, pavērot nedaudz no malas citus pakalpojumus sniedzējus. Tā kā viss bija uz 100. Man liekas, ka Elču to visu no nepareizās puses sāk. Kā tev liekas, ko jūta tie cilvēki, kas atnāca, kuri ir gatavi precēties? Vai viņi ieguva kaut ko, vai viņi kaut ko sajūta, vai viņiem bija vērtīgi, vai tas bija tāds vairāk vienkārši baļķis un viss? Es domāju, ka jā, jo tur jau bija viss tā kā sākot ar vakara vadītāju un sagaidīšanu, kūku. Kas ir tās lietas, ko viņi varēja novērtēt? Kas viņiem nāca par labu? Kaut kas labs, kaut kas slikts bija tajā visā iekšā, kā tev šķiet pašam, vai viņi ieguva kaut kādu esenci no tā visa? Es domāju, ka jā, jo viņi redzēja, ka apmēram katrs paņēma priekš sevis kā saka, kaut kādu daļiņu no pasākuma, un kas varētu noderēt tieši viņu īpašajā dienā. Ja?
Es domāju, ka noteikti, jā. Jo, pārsvarā, cik es esmu novērojis no izmēģinājuma, tad visi, kā saka, viesi un tie, kas bija ieradušies, bija baigi apmierināti. Jā, un bija tieši tā, kā teica, katrs paņēma kaut ko citu. Cits paņēma helikopteru, cits paņēma grupu, cits bāru, cits fotografu. Varbūt kāds arī paņēma visu to, mēs vēl nezinām. Kāds paņēma arī pieredzi. Es zinu to, ka kāds paņēma pieredzi, un arī šajā pasākumā bija negatīva atsauksme. Negatīva atsauksme bija par to, ka bija pārāk skaļš pasākums. Ja, un cilvēks atnāca un pateica to. Un, kas ir forši, tas, ka viņš pēc tam varbūt novērtēs to, ka viņš savās kāzās varēs izvēlēties vai nu grupu, kur nebūs tik skaļi, vai arī vienosies par to, ka mūzika netiks atskaņot tik skaļi, jo cilvēks tiešām izjūt diskomfortu. Un tev savās kāzās ir jājūtās fantastiski, vai ne? Tev nav jājūt diskomforts. Un man liekas, ka tā ir forša pieredze, ka tu vari aiziet uz tādu pasākumu, kur tu īstenībā izjūti tā kā visas tās emocijas, visu to buķetu pasākumu, un tu vari kritiski arī izvērtēt. Un pēc pasākuma, tad, kad mēs aizsūtījām bildes, varbūt kāds domā, ka, šitas čels ir tāds losses, viņš vispār neprot fočēt. Vai arī otrādi, drīzāk pasties. Vai arī otrādi. Un tieši tā, un viņš saprot. Un viņš nebūs vīlies, vai ne? Pēc kāzām par to, ko viņš ir saņēmis, vai ne? Es domāju, ka katram pakalpojumu sniedzējam kādreiz savā visā karjeras laikā ir bijis tā, ka viņam ir pasaka, ka vecīt, es nesņēmu to, ko es gaidīju. Katram ir bijis droši vien kaut kur, kaut kādā, visā pasaulē mums ir dažādi cilvēki un dažādas uztveres. Un mēs ar šādiem pasākumiem, man šķiet, varam maksimāli izvairīties no šādas kļūdas. Jā, tāpēc jau ir tas izmēģinājums. Jā. Tu vari atnākt saprast, vai tas ir tavs vai nav tavs. Varbūt tu kaut ko gribi izmainīt, varbūt tu kaut ko gribi pielikt, kaut ko atņemt. Jā. Tur mēs bijām apmēram 50 cilvēki, kas bija dalībnieki. Kas tev varbūt ir bijuši kāzas, kur tev ir bijis lielākais skaits un kāds ir bijis mazākais, ko tu esi fotografējis? Lielākais 120 viesi, jā. Bet tur bija paņemts arī, kā saka, asistents līdzi, kas pabildēs viesus, kamēr mēs esam fotosesijā aizbraukuši, jā. Un pabildēs, ka cilvēks no malas nav citiem rakursiem, jā, bet vienam grūti ir 120 cilvēkus sabildēt. Mazākais tikai jaunais pāris. Bet tādi, kur ir svinības? Svinības 7-8 cilvēki. Un kā bija, nebija arī ļoti grūti? Ļoti stīvi. Varbūt, bija mazāk bilžu arī, jā, jo tur bija vairāk tāds mierīgais ģimenisks vakars. Bet tāpat arī, rēķini 2-3 pārīši dejo, tad jau, kaut kas jau notiek, jā. Bet tas vairāk bija tāds, tiešām tāds ģimenes mierā. Un tad vēl par skaitiem paturpinot, teici, mazāk bilžu. Cik ir optimāli tas bilžu skaits, cik kā jaunais pāris saņem? Vidējais kāzas, kā mēs zinām, ir 45 līdz 60 viesi, jā. 50 viesi, tas ir tāds vidējs, jā, skaitlis. Tad tās ir 600-700 bildes no kāzas dienas, jā. Jēzi. Viņas viss ir apstrādāts. Viņas ir pamatā apstrādā, jā, ar maniem krāstoņiem, ar kadrējumiem, ar noklonēju nost, pieņemsim kaut ko, kas ir, varbūt kaut kas traucē, varbūt vēl kaut kas, jā. Kaut kāds retušs kādai pumpai, tuplānam, jā. Bet 600 bildes. Tas sākumā likās, ka daudz ir, bet īstenībā tas, kad tu sāc strādāt, protams, ja tev pa sezonu ir jāapstrādā vairāk 10 kāza, tas ir daudz, tā, kad tev iet sezonas beigām un tu jau jūti to slodzi uz acīm. Bet tas īstenībā agrāk tas bija maz, tagad tas ir normāli. Man svaigi pieredze. Mēs tikko bijām ar ģimeni aizbraukuši uz fotosesiju, Ziemassvētku fotosesiju. Un nostājāmies tā kā uz pirmo bildi un fotogrāfi nostājās ar kameru un tāds kāds. Un man sievē augstuma pumpu uzmacies. Viņa tad, nopietni. Nē, viņi saka, viss ir kārtībā. Vienkārši katra bilde būs tagad jāapstrādā. Bet kā ir, tā ir, vai ne? Bet tur jau baigi daudz laiku nevajag, lai tā augstuma noņemtu. Nevajag daudz laika, bet laiku vajag. Jā. Tā kā, protams, katram ir savs, katram ir savu uztveru. Es esmu pie tā pieredzes jau tā, kad tas jau liekas normāli. Tas jau liekas normāli, jā, agrāk varbūt likās, kad nebija tās visas maģiskās otiņas tik attīstītas Lightroomā un Photoshopā kā tagad. Tad likās, ka tur bišķi vairāk vēl laika, bet tagad mūsdienu tehnoloģijas daudz ko atvieglo. Man ir viens provokatīvs jautājums. Tu esi kādreiz noņēmis cilvēkam kaut ko tādu, ko tā kā pēc tam tev saka, šito nevajadzēja noņemt? Nezinu. Dzimuma zīme, kur viņi ir visu mūžu tur uz sejas, un tas viņi noņēmis.
Gandrīz esmu noņēmis, bet es esmu uzjautājis, vai tā ir pumpa vai kaut kāda veida. Bet es vienmēr, ja man ir šaubas mācīt, tad es vienmēr pārjautāju, vai tā ir pumpa vai vēl kaut kas. Vai kaut kādu dienu iepriekš man ir brīdi, Līgavainam būs tur uzmetusies augstumpumpa, piemēram, jā, vai tur kaut kā viņu varēs noņemt. Jā, varēs, jā. Un, man liekas, ka baigi svarīgā lieta, kas ir jāņem vērā, tagad atkal izvēlēties fotogrāfu. Vai cilvēkam ir domāšana šāda tipa, kas domā par to, par tavām pumpām, par tavām sajūtām, par tavu vēlmi fotografēties, par taviem viesiem. Man liekas, baigi vērtīgi tas, ko šodien Oļegs stāsta. Visu laiku nāk kaut kāds esenes sārā, tas vērtīgie padomi, par ko ir grūti aizdomāties, laikam, ikdienas cilvēkam, kurš ar fotografiju nav saistīts. Kurš neprecās katru mēnesi? Man liekas, ka pāris ģimenes tikai Latvijā. Viņas ir bez filtriem pārējās. Bet pārējie tie mums ir tādi zalīdi. Labi, mēs ejam uz beigām. Tev ir sagatavots arī ātro jautājumu rauns. Ātro jautājumu rauns. Tas mums tagad jaunā lieta, kas ieviest 2. sezonā. Ir ātrie jautājumi, kur Reinis tev uzdos, ja nemaldos, 10 jautājumus, un tu atbildi pirmo, kas tev nāk prātā. Oļeg, nākušais ir Fast Money rauns, kur būs 10 jautājumi tev, un tev ir jāatbild pēc iespējas ātrāk. Jo ātrāk atbildēs, jo augstāk būs mūsu rangā. Okay. Pirmais jautājums. Tad viena lieta, ko pāri visbiežāk aizmirst. Sevi aizmirst. Labi. Labākā dziesma kāzu deju grīdē. Kur dziesma? Prāta vētra vasaras naktī. Vasaras naktī. Labi. Uzkožamais, kurš beigsies pirmais. Jūras produkti. Ideāla fotosesijas vieta. Ūdens, labi. Must have dekora elements kāzās. Gaisma. Tu esi pirmais mūsu podkāstu viesis, kurš nepaprasīja, ko nozīmē must have. Tas jau ir daudz. Labi. Cik stundas viesiem vajadzīgs ir bārs? Es domāju, ka tas 4-6 noteikti. 4-6 noteikti. Labi. Un plus, jā? Un plus, jā. Ok. Sliktākais, kas var notikt ar mūziku? Pazust elektrība. Labi. Labākā afterparty zona? Nezinu, brīvā dabā droši vien. Vienkārši ārā kaut kur pļāvā. Jā. Ok. Ceremonija. Iekšā ārā? Noteikti ārā. Noteikti. Ja laika apstākļi ļauj. Okay. Un kāds galvenais wow? Lielākais wow? Kāzās? Emocijas. Ļoti vienkārši emocijas, un tas tev jāķer, vai ne? Jā, man ir emocijas svarīgas. Ļoti labas atbildes, man patika. Jā? Ok. Labi. Elvi, tev ir kaut kādi jautājumi vēl palikuši? Man šķiet, ka mēs visu svarīgāko esam pajautājuši. Mums vajadzētu ieteikumus dabūt no tevis kādus ārā. Jā. Es gribētu pirmais uzprasīt. Vissliktāko ieteikumu pasaulē. Ko tu varētu pārim ieteikt kaut kādu rītīgu cilvēku, kuriem tev besī kaut ko rītīgi sliktu iesaka? Ko tu novēlētu lielākajam pasaules ienaidniekam? Es laikam, nav man kā tāda. Savās kāzās lūdzu fotografē pats. Jā, selfie, tā ir tikai selfies. Jā. Ok, viens no tevis šitais, ne to es tev pateicu priekšā. Labi, tā būs špikošana. Jā. Neņemt fotogrāfu. Neņemiet fotogrāfu. Neņemiet fotogrāfu savās kāzās, Oļegs saka, un tā būs fantastiska pieredze pēdiņās. Jā. Ko jūs pretī dabūsiet? Ja kāds ļoti, ļoti vēlas, varat uzrakstīt man privāti uz kazubars@gmail.com. Es varu aizsūtīt savas sievas brāļa kāzu foto izlasi. Kuru fotografēja Čomiņš. Tad jūs redzēsiet, ko tas nozīmē. Jo Čomiņam arī garšoja pie bāriņa pienākt. Un tas fotogrāfijas tā kā kļuva ar katru minūti kustīgāks, jautrāks. Trendīgāks. Un izstījās vairāk pēc abstraktās mākslas. Tad radās gifiņi. Tad varbūt nākamā lieta vajadzētu normālu ieteikumu, tādu foršu, ko ieteikt pārim. Kad viņi tev paņem kāzām un tev viņiem kaut kas tagad jāiesaka. Būt maksimāli dzīviem, emocionāliem un atvērtiem. Tas būtu galvenais. Bet kā to izdarīt? Ja tu esi
Tu ikdienā strādā milzīgā birojā, tev nav īsti uzmanības, tu esi pieradis strādāt tādu birokrātisku darbu, un tev nav daudz jākomunicē, varbūt fiziski ar cilvēkiem. Kā tev pēkšņi atvērties un kļūt dzīvam? Kas ir jādara? Nu, zini, kā līdz vakaram jau ir laiks aiziet pie bāriņa. Kokteilīti, jā. Kāds mākslinieks? Jā, jo, cik zināms, vislielākā tomēr, kā saka, stress un vislielākais stress un uztraukums ir līdz kāzu ceremonija. Pēc tam jau tā kā tas akmens no sirds smagumiņš bišķi nokrīt. Un ir vieglāk, jā. Un tad jau vakara daļā tāpēc, kāpēc ceremonijas nāk šampanietis, mēs jau kā latvieši tad atveramies. Jā, tur smaidiņš bišķi platāks, un tad jau viss aiziet tādā tā kā ne pašplūsmā, bet brīvā stiliņā, jā. Vai tev ir arī kāds, mums, piemēram, Sveta stāstīja par Viesunamu, ka viņai ir tāds sarakstīns, kur viņi iesaka kaut kādus bārus, fotografi, tur ir mūziķi, dīdžeji, viss kaut kas. Vai tev arī kaut kāda listi, kur tu iesaki kaut kādus pakalpojumus sniedzējus pāriem? Jā, pakalpojumus sniedzēji, kurus tu iesaki, kurus tu tā kā vari likt no sirds ķīlā iekšā. Tur šitie izdarīs savu. Man ir mini listiņš, kurus es iesaku. Ja tu nosauks kāzu bāru, tas nebūs godīgi. Nu, tas ir viens no viņiem, jā. Bet, ar kuriem es esmu sastrādājies un ar kuriem, kā saka, izveidojies kontakts un arī izskatījās no malas, ka viņi māca pasniegt savu pakalpojumu un māca, kā saka, padarīt to konkrētu cilvēku. Tad, principā, pāris izvēlēties tevi kā fotografu, dabūna arī komplektā foršas ieteikumus, un viņam nav jābaidās tev to jautāt. Jā, droši. Kas ir tie ieteikumi? 3. 3, pasaka. Mūziķi? Mūziķi, droši par svinību vietu. Bet šā vērā vienu konkrēto mūziķu izšauj vienu vismaz. Var šaut 2, 3. Tas būtu cits kvartāls. Grupa Zuši. Toms Auza. Labi, aiziet. Viesunami 3 arī. Dabaicēni. Svētku pils. Liepa Laipas Sunset Residence. Ļoti labi. Nu, un tagad izšausim vēl vadītājs. 3 vakara vadītājs. Jo nākošais podcasts mums būs ar vakara vadītāju. Vakara vadītāji, zini, kā tur jau bišķi grūtāk, jo katram pārim ir kaut kādas savas mēlmes un savas. Bet kas tev patīk? Ja tev vajadzētu precēties rītā, kurus 3 tu varētu ņemt droši? Tikai vadītājs vai vadītājs? Vienalga, absolūti, tava izvēle. Ar ko visvairāk sanāca strādāt un kas tā vairāk palika atmiņā, kas māca pacelt, uzkurināt ballīti un viesus uzmundrināt un, kā saka, publiku visu tā kā uzmest gaisā, ja? Tad noteikti tas būtu Kristaps Rasims. Jā, Juris Mūrmanis, Reinis Ruska, Jāzeps, pasākumu vadītājs. Laikam, jā. Jāzeps. Šie ir ļoti populāri arī, man liekas, kas mums izskanēja. Tur vēl var paturpināt, jā. Agris Bušs, tas ir tā kā kāzu vadītājs un DJs 2 vienā, jā. Un visi šie, man liekas, arī ir mūsu listē iekšā. Man liekas, ka Oļegs tikko sajūtās nērti, ka vajadzētu tikai 3 nosaukt, viņš jau nosauc 5. Jā, bet tur varētu vēl kādas 5 nosaukt, jā, bet, tie, lai paliek noslēpumā pagaidām. Jā, viņi paši zina, kuri te ir. Labi, mēs jau tuvojamies beigu noslēgumu. Varbūt tev ir vēl kaut kas tāds, ko tu gribi pateikt klausītājiem, iedvesmai. Precēties vai neprecēties? Noteikti precēties. Un noteikti izvēlēties mūsu. Precēties publiski vai nepubliski vai kaut kur intīmi vietā? Īstenībā tas atkarīgs no pāra vēlmēm. Gan, jā, bet ballītei noteikti jābūt. Ballītei jābūt. Šie bija zelta vārdi. Precēties. Divatā precēties visi kopā, bet ballītei ir jābūt. Jā. Ar mums šodien kopā bija Oļegs. Gleizdāns, Būcis fotografija. Slavenais bārmenis Reinis. Un profesionāls podcastu montētājs Elvis. Paldies, tiekamies citās epizodēs.